Sveiki visiem! Vēlos jums nedaudz pastāstīt par to, kā tad man gāja 2. novembrī, kad es atkārtoti devos uz Igauniju, lai piedalītos ārstu konsīlijā. Tātad izbraucām mēs ļoti agri no rīta, esot vēl nepārbraucot pāri Latvijas robežai. Laiks kā tāds bija ļoti patīkams, vietām bija diezgan augsts, -1, kā arī dažviet bija peļķēm virsū ledus, tā kā viņas bija pilnībā sasalušas. Taču kopumā tur brauciens bija ļoti patīkams un baudāms. Iebraucot Igaunijā, tur gan sākās nedaudz tāds drēgnāks un varēja redzēt, ka pie viņiem ir paviesojies kaut kāds sniegs, jo vietām likās, ka tiešām tur ir snidzis diezgan pamatīgi. Un visas dienas garumā pašā Igaunijā bija aptuveni kāds -1 grāds vai ap 0 grādiem, bet jutās nedaudz augstāks. Pirms došanās uz pašu klīniku, lai tiktos ar ārstiem, dakteriem, mēs tikāmies ar 2 sievietēm. Viena no šiem sievietēm strādā šī pašā klīnikā, kur man tiks veikta šī transplantācija, un otra no šīm sievietēm bija sieviete, kurai pirms 11 gadiem tika veikta sirds transplantācija. Tad mēs saņēmām daudz un dažādas atbildes, un iepazināmies ar to, kāda ir dzīve pēc transplanta, kā tas viss notiek, varbūt kādi ierobežojumi un tā tālāk. Šīs sarunas bija ļoti, ļoti pozitīvas, ļoti patīkamas, un, teiksim tā, ka labākais no tā visa bija tas, ka mēs saņēmām daudz un dažādas atbildes uz mūsu jautājumiem. Kad devāmies uz pašu klīniku, tad šī sieviete, ar kuru mēs tikāmies pirms tam, un kura strādā šajā klīnikā, viņa devās mums līdzi, un viņa piedalījās pilnīgi visās sarunās, kas mums bija ar dakteriem un ārstiem. Un dažos brīžos mēs bijām domājuši, ka viņi varētu mums palīdzēt ar tulkošanu, lai pašiem ārstiem vieglāk būtu izteikties, un kopumā tas tā arī bija, ka šī sieviete mums palīdzēja pastāstot to, ko viņi savā starpā runā igauņu valodā, kur mēs nesaprotam, un kā arī viņa uzdeva dažus jautājumus, par kuriem mēs varbūt tanī brīdī vai bijām aizmirsuši, vai pat nevarējām iedomāties. Beidzoties ārstu konsīlijam, es tikos ar pašu ķirurgu. Mēs tikāmies ar pašu ķirurgu, kur mēs jau sakārtojām papīra lietas, un šeit es esmu parakstījies par to, ka es piekrītu transplantam, un ar šo dokumentu, tātad tanī dienā, kad tas viss notiks, man ir jādodās uz klīniku, un šim dokumentam noteikti ir jābūt man līdzās, jo tas ir, teiksim, vairāk vai mazāk, tas ir tā kā nosūtījums. Kā arī pats ķirurgs mums iedeva grāmatiņu, kuru parasti viņi dod saviem pacientiem pēc ākna transplantācijas, bet manā gadījumā viņš iedeva šo grāmatiņu man jau tagad, tādu sarkaniem vākiem, krievu valodā, kur grāmatiņas nosaukums ir Jauna akna, jauna dzīve. Pats vēl neesmu izstudējis šo grāmatiņu, bet lasām viela būs laba, ar kuru varēšu iepazīties un vairāk vai mazāk zināt, kas ir, kas nav, ko iesaka, ko neiesaka, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Tā aptuveni pagāja visas mūsu tikšanās, un pēc tam mēs atgriezāmies mājās, kur visu atpakaļ ceļu laiks bija ļoti tumšs, jo loģiski ziemai tuvojoties daudz ātrāk paliek tumšs, un visā ceļa garumā mūs pavadīja sniegputenis, kas brīžiem likās interesanti, vairāk vai mazāk kā zvaigžņu karos, bet brīžiem tas bija tik drausmīgi un tik nepatīkami, ka bija ļoti grūti saskatīt ceļu. Bet, paldies Dievam, mēs esam nonākuši mājās, viss ir kārtībā, un tagad atliek tikai gaidīt zvanu, kad būs atrasts īstais donors priekš manis, un dzīve ar to nebeidzās. Tā kā paldies par uzmanību, un es noteikti ceru, ka būs vēl šādi tādi
video, ka mēs kopā varam iziet cauri šim te procesam.